Nu, labrīt, pirmdienā. Nedēļa ir iesākusies, un tagad, pilnīgi standarts, jā. Ņemam riteni, var pat izvēlēties, jā. Ir ar augstāk beņģa, zemāk, jā. Var arī kariņu paņemt, jā. Un ar kariņu maukt, bet, paņems riteni, tā būs ātrāk, jā. Un tad devu tālāk jau no turienes, jā. Tagad standartiņš, jā. Ejam cauri, ejam apkārt mašīnai, šūflādes, viss kā parasti, jā. Jūs jau zini. Tā. Pagaidz aizmirs uguņus ieslēgt, tā, tulītās. Tā, uguņus ieslēdz. Es jau te paskatījos, jā, šūflādes ir cieti. Tur viss cieti ir, jā, šitien te virsū ir gabarīti pagriezieni. Tā galvenā dienas tēma būs, šitas te, jā. Es viņu nosaucu pa sūdu iepriekšējā vidikā, bet, nevienmēr viņš tāds ir, jā. Tur tā riepa tāda, tur tā rotējošā tāda mīksta izskatās, bet, tagad uzsitīs pa viņu, paskatīsies. Nē, tur viss ir ok. Jā, te pagaid šūflādes arī ciet ir. Jā, teņci kārtībā. Es domāju, varam mizāt, jā. Te arī ir ok. Visi stīgā. Aha. Pirms braucot ārā, jā, sākumā šitas dranduļets jāaiziet nolikt. Ir savādāk lielie no biroja čaļi, nepatīk viņiem. Parasti kāds paņem, jā, kaut kur atbrauc, nomet to riteni un tālāk brauc ar smago, jā. Mēs latvieši kārtīgi, jā, mēs aizvedīsim, noliks vietā, kā pienākās. Ar ko kolēģis ir, jā, respektīvi, jā, pīsiņš, jā. Turpinot par to kariņu, kādas te viņiem tās īpatnības ir? Viena no īpatnībām ir tas, kad visu fūri iespējams ir izkraut no vienas puses, jā. Nav vajadzīgs, protams, ja tā krava nav smaga otrajā pusē, tad nav vajadzīgs vērt vaļā otru pusi. Vēlāk parādīšu, ja man būs laika. Jā, 2 tonnas, viņš ceļ tā kā diršaukšā. Viņam ir tāds 2 kājas, zini, tā kā vecajam gazikam, jā, ziliņam, krānam, no abām pusēm 2 kājas, un tad mazliet piepaceļ augšā to iekrāvēju. Tad viņš viegli 2 tonnas paceļ augšā bez problēmām. Bet tā kā 3 tonnas jāceļ, jā, zini, tad ir tā kā tāds suns, kas kauts pirms medībām, apmēram kaut kas tam līdzīgs, tā skaņa ir, kad ceļ augšā. Tad viņam slodzi ir, bet 3 tonnas arī viņš paceļ bez liekas piepūles, jā. Vienīgais kauts te, kas suns, jā, bet tas nemājas darbam. Tagad atbrauc pie klientu un parādīšu, jā, kā tas, iekrāvējs funkcionē un kā viņš vispār turās, jā, tur aizmugurē. Te var redzēt, ka te ir tādas ķēdes, jā. Viena ķēde vienā pusē un otra ķēde otrā pusē. Viņi tagad uz doto brīdi nospriegot. Parādīšu arī otrajā pusē tūlīt. Šitien arī ir, un vēl viena ķēde, jā. Viņi ir nospriegot tāpēc, lai viņš brauciena laikā nelēkātu. Tā kā brauc pa nelīdzenu ceļu vai pa bedrēm un tā, lai viņš turētos līdz kopā to puspiekabi. Turās viņš uz tām dakšām, kur viņš ir iekšā, to es parādīšu. Un pirmkārt, lai tās ķēdes dabūtu vaļā, jā, viņas jādabū vaļā. Savādāk, ka viņi neizbrauks ārā. Sākumā jāiedarbina, līdz iedarbinās. Kur tas atslēgas, jāiedarbina tas iekrāvējs un nedaudz jāatlaiž, lai tas ķēdes paliktu vaļīgas. Tā. Te arī bišķi tā, ja lampiņa jāpagaida, lai motoriņš uzsildās. Tā. Pielaida. Uzvilks cimdus, reku, šito kloķi. Tūlīt es piepacēluši un tur varēs redzēt, kā tās ķēdes paliek vaļīgas. Ķēdes ir vaļīgas. Tagad taisam vaļā no vienas puses. Te viņai speciāla vieta ir, lai viņa pa kājām nevazātos. Šito liekam apakaļ, noņemam šlangus, lai nenoraujās. Tā. To paši arī no otras puses jāizdara ir. Tagad stumjamies ārā, jā. Piedodam gāzīt, lai ātrāk notiek tā štela visi. Tā stūri jāizlaiž.
Vaļā nu ir. Un tas ir tas masts tagad. Mēs viņu piebīdām klāt. Tagad viņš ir brauciena kārtībā. Tagad iekāp iekšā tā puspiekabe. Šī ir ārpuse, un šī ir otrā puse. Jā. Sanāk, skatāmies no tāda rakursa. Šī ir fūras otrā puse. Jā. Mums vajag tagad izkraut ārā visu, kas šeit atrodas. Viss redzamais. Tur līdz arī iet. Uzliekam virsu un maucam pakaļ nākamajam. Respektīvi tādā veidā var izkraut pilnīgi jebko. Tā man jāskatās, lai es kaut ko neaizķeru. Tādā veidā var izkraut jebko, kas atrodas otrajā pusē. Ja ir kaut kāda ierobežojumi piekļūt otrajā pusē, tad to visu var izdarīt smuki no vienas puses. Jā. Labi, karoči jāstrādā tagad. Jā, un tagad pilnīgi tādā pašā garā kabinam apakaļ. Tā te ir iekšā no abām pusēm. Jop. Ceļam augšā. Tieši šitas modelis vecs lamāt. Galvenais stūri. Galvenais, lai ritenis būtu iekšā, jo tad viņam pārsniedz to garumu uz ārpusi. Kaut gan cita atstāja ārpusē. Nu, tagad slēdzam apakaļ viss, kas bija. Viss, kam jābūt saslēgtam. Nu, tā, lai gaismas degt. Augšā melnais, apakšā zaļai. Tā, un kabinam klāt. Tas ķēdes atkal. Piekabinām ķēdes. Vienu galvenais neaizmirst. Otru piekabināt. Gadījies ir aizmirst nospriegot apakaļ. Tagad viņas ir vaļīgas, jā. Vaļīgi. Un ja ar šo pogu tagad es nolaidīšu uz leju. Tas sanāk, viņš tā kā iesēdās tai ķēdē iekšā. Ķēdi nospriegot. Kā akmens. Nu tā principā viss, nu minūte pietiek, lai atkabinātu un piekabinātu apakaļ. Nu un tagad, kā video noslēdzošo daļu, nu šagāju uz mājām lēnā garā. Šodien tāda gara tūra sanāca un nu, nebija laika to noslēgumu uzfilmēt. Nu par to kariņā runājot, nu lielam tā braukšanas māksla, jā, tur nekas īpašs nav. Ja kaut kāda iemaņa tehnikā ir, ja tu vada vieglu automašīnu vai tu esi braucis ar elektrisko kariņu vai tu vienkārši ar riteni jāmāk braukt, tad tas ir tas pats apmēram, ka tev tagad, tu dzīvo pie vecākiem, jā, un tev paliek 18 un sencīts tagad nokāja pa dirvs, pa duru ārā un pieaudzis čalis, es devai dzīvo savu dzīvi. Ar to kariņu tāpat, jā, te uzsēdini uz viņa, tu ņifigā nemāk, te uzsēdini, paiet pāris dienas, jā, un tu jau esi kā pro. Nu, pēc pieredzes var teikt, jā, tāpēc kaut kā tā, nu, visiem jauku vakaru un tad jau rītdien turpinam.